resursi, gan arī šī muskuļu masa, bet šeit abas komandas ļoti līdzīgas, tā kā būs interesanti pavērēt. Galīgi pajūt būs aizsardzība, Rajans. Atletismu šim jaunajam cilvēkam arī pietiek. Viņam ir tāds sajūta, ka varētu būt tāds niknumiņš vairāk. Var redzēt arī, ka treneris ļoti labi maina visu laiku spēlētājs, kurš sēdz Machado, respektīvi neļauj viņam organizēt kārtīgu uzbrukumu, kas arī ļoti svarīgi, to nedrīkst atlaist, visu laiku jābūt spiedienam pret šo spēlētāju, jo, kā mēs redzējām, tikko kā viņi atstāja brīvu, tā tur seko gan metienu, gan caurgājienu. Viņš ļoti labi organizē Kalevas komandas un komandas spēli. Tikmēr Rainis Veidemans labā caurgājienā gūst savus kārtējos punktus šajā mačā. Viņam 7, komandai 24. Veidemans rezultīvākais savā komandā. Un precīzi arī gan aktīvi piedalās spēlē. Un bija viens no izlases līderiem jau, kad izlase cīnījās vēl B divīziju līderi. Ļoti pārliecinoši spēlē šis spēlētājs un tiešām var redzēt vienā vecumā ļoti lielu, teiksim, līgumu. Ja viņi arī uzmanību lielu. Arī, protams, lielu uzmanību, ja, un tiešām varēja izmest arī normālu metienu, bet publikai noteikti tas patika. Nu, ja vēl bumbu grozā, tad arī trenerim patika. Jā. Bet bumba iekrīt mūsu grozā. Nu, ja viņš tādu būtu iemetis, tad atkal, kā jau mēs minējām, varonis. Bet šoreiz nesanāca. From hero to zero ir tāds termins angliski, kas bieži notiek basketbolā. Ar Veidemans samazina rezultātu starpību līdz -5. Artūrs Bērziņš šot laukumā ar Loverijas no tālās distancēs. Nav precīzs. Aktīvi cīnās paliek šo bumbu Artūrs Bērziņš, bet tā nonāk Veidemana rokās. Jā, šobrīd gan tikai +5 punkti palikuši. Skatīsimies Ārbets. Un skautingā un video analīzē, kas, teiksim, vecā līmeņa treneriem nav tik. Redzēsim, vai būs šogad. Bet atgriežamies šeit arēnā Rīga. +6 tikai, un tagad paliek +4, un Rainis Veidemans 2 punkti ar sodu. Un Kaleo Cramo nekādā brīdī neļauj mums uzalpot. Kaleo Cramo ir labākais Igaunijas basketbola atspulgs. Kā dažkārt mēdz teikt par Igauņiem, ne paši spēlē, ne pretniekam ļauj. Es negribu teikt, ka viņi paši nespēlē, bet tiešām viņi ieķerās rezultātā. Nevienā brīdī nepadodās. Ar to Igauņi vienmēr ir bijuši pazīstami basketbolā sīksti cīnītāji. Es domāju, visos sportveidos viņi tieši tādi, un arī atceroties jaunības gados spēlēt par Igauņiem, ir tā, ka tu viņus sasat jau pat šādās situācijās. Tas arī liecina par spēlētāju tomēr meistarību savākties, pacīnīties līdz galam un vēl pieņemt pareizu lēmumu. Šodien Loveriem grūta spēle. Pirmkārt, viņam aizsardzībā ir velna uzdevums strādāt pret Machado. Precīzi stāvmetiens padodās Veidemanam. Un grīžiem pēc ovācijām arēnā Rīga nevaram saprast, vai mēs esam Rīgā vai Tallinā. Komanda. Un vēl viens precīzi trījums. Zaķis ir iznāks, es domāju, pēdējās minūtes vēl vajadzētu varbūt dot iespēju bāmu fālam. Ziņo, ka 3 punktu vērtībā ir šis pēdējais metiens, tā kā paliek -3 Vefam un neprecīzi mēs uz sodu metienu līnijas pretēji Machado. Veidemanam šodien ar sodu bumbas. 5-5 sodu metienos, nu jau 6-6. Ok, ir tā kā ir un jāspēlē tālāk, ir jāturpina cīnīties. Šobrīd vēl 3 minūtes. Jāmet pa grozu. Artūrs Strelnieks no tālās distances nav precīzs un spēle noslēgusies. Kaleo Cramo atspēlē pa 13 punktu deficītu un beigās uzvar ar +6 un spēr platu soli pretī VTB vienotās.